Man priekšā ir tāls ceļš, aizrautības un sajūsmas pilns. Pat ja tas nes pārbaudījumus, es nogādāšu jūs stadionā droši. Es esmu Continental Riepa, oficiālais UEFA Euro 2016 sponsors. Ģimenes uzņēmums Užavas alus jau vairāk nekā 20 gadus pazīstams kā mūsdienīga alus darītava, kas iet līdzi laikam un kas alus brūvēšanā izmanto jaunākās ražošanas tehnoloģijas. Užavas alus darītavas misija gadu gaitā palikusi nemainīga – ražot kvalitatīvu alu, kas gatavots tikai no dabīgām un klasiskām izejvielām. Nepalaid garām! 30. aprīlī un 1. maijā ķegumā pasaules čempionāta Latvijas posms motokrosā. Pauls Jonas un citi Latvijas labākie pret pasaules motokrosa zvaigznēm. Tev tur noteikti jābūt. Cīkāk mxgplatvia.com, biļetes biļešu servises LV atbalsta Latvijas izglītības un zinātnes ministrija. Mans tētis man pareizos lietas stampa nepieskaroties. Goda vārds. Dažreiz pat gadās izglābt kādas princeses dzīvību. Pilnīgi jaunais Kia Sportage. Bagātīgi aprīkots viedais auto. Radīts, lai apbrīnotu. Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji, šajā jaukajā sestdienā no Daugavas sportnama, kurā pirmo reizi norisinās četrufināls Austrumeiropas sieviešu basketbola līgā. Kā jau minēju, šī pirmā sezona un pirmajā pusfināla spēlē savā starpā tiksies Cmoki Minsk no Baltkrievijas un Basket Gdiņa no Polijas. Tātad Cmoki Minsk pēc regulārās sezonas ieņēma otro vietu, uzreizais mūsu latviešu čempioniem TTT Rīga komandas un Basket Gdiņa ieņēma tieši vietu aiz Cmoki Minsk, tātad trešo un otrajā pusfināla pārī 5:00 arī tiešraidē sporta centrs KOM, TTT Rīga pret Astana Tīģeriem. Astanas Tīģeriem tātad no komanda no Kazahstānas. Tiešraidēs abās šajās spēlēs šodien kopā ar jums būs šeit Artūrs Portnovs un viss sporta centrs komanda, un tūliņ arī spēle starp šīm komandām varēs sākties. Regulārajā sezonā, kā jau teicu, labāk veicās divkārtējām Baltkrievijas čempioniem, kuras pirmajās 6 spēlēs tikai reizi izjuta zaudējumu rūgtumu un saulaicīgi jau nodrošināja otro vietu kopvērtējumā. Arī spēlē pret Basket Gdiņa. Baltkrievietis vēl pusminūti pirms beigām atradās vadībā, taču Jelienas Škerovičas brīvmetieni, soda metieni un Agnieškas Bibžits, kas pārķertā bumba, dāvāja uzvaru mājniecēm ar 69-68, tātad uzvarēja Polijas komanda. Polijas komandai ir solīdāka nopietna spēļu pieredze, jo komanda ikdienā spēlē spēcīgajā Polijas čempionātā un šajā regulārajā sezonā ierindojās 5. vietā. Jāsaka gan, ka izslēgšanas spēlēs apstājās jau ceturtfinālā sērijā līdz 2 uzvarām, piekāpoties 0-2 nesenajām Eirolīgas dalībniecēm no Polkovicas. Spēle ir sākusies. Un ar rezultātu vēl neizdodas atklāt Gdiņas komandai un ātri pārējie Cmoki Minsk spēlētājām. Pamazām arī iemanīsimies spēlētāju uzvārdos. Giedre Paugaita šobrīd Minskas komandā saspēles vadītājs pozīcijā un pirmais tālmetiens uzreiz jau ir precīzs Minskas komandai. Jā, tieši tā, 3 punkti ir ieskaitīti. Un tātad pretuzbrukums no Gdiņas atskan tiesneša svilpe un pirmais pārkāpums. Un tas Minskas komandai pret Jelienu Škeroviču pārkāpti noteikumi. Un tā ir pirmā piezīme, protams, spēle tikko sākusies. Šīs spēles tiesnešs nepieminēja. Šo spēli tiesā kā vecākā šodien mūsu paša Ieva Rudzutaka. Viņai palīgi Mārtinas Gudas un Einārs Tukišs, arī latviešu tiesnesis, bet neizdodās iekarot grozu Gdiņas komandai, polietēm. Un līdz ar to vēl viens uzbrukums Minskas komandai. Saspēlējās viņas pa perimetru un abām komandām spēcīgi ir apakšējā līnija zem groza spēlētājs. Priekšējā līnija jāsaka, jeb ārējā zona priekšrocība ir Gdiņai, kur saspēli vada Melnkalnes aizsardze Jeļena Škveroviča. Pirmīt arī viņu jau redzējām darbībā. Tobrīd iesprūst šķiet uz brīdi zem groza Paris Johnson, tomēr izdodās viņai labi tikt ārā no situācijas un
gūst arī pirmo grozu Polijas komanda. Turpinās uzbrukums Mīnskas komandai. Atlikušas vēl 12 sekundes šajā uzbrukumā. Nu šķīta uz brīdi, ka bloķēts ir Jiedras Paugaites šis mētiens, tomēr tiesneši fiksē pārkāpumu un to viņi arī precizējuši, kurai spēlētājai. Nu, neatkarībā no tā jāstājās uz sodu metienu līnijas Jiedrai Paugaitei. Un jāmēģina vēl vairāk palielināt šis pārsvars. Šobrīd tie ir 3 punkti, pēc soda metiena jau plus 4. Vidēji sezonā šī spēlētāja izmet visvairāk soda metienus, visvairāk arī iemet 79% viņai vidēji. Austrumu Eiropas sieviešu basketbolīgā viņai 7,9 punkti. 2 soda metieni arī šoreiz ir bijuši precīzi un palielināts pārsvars jau līdz 5 punktiem. Magda Brbžicka pazaudēja šo bumbu, skatās uz tiesnešiem. Varbūt pati bija domājis, ka pret viņu ir kāds pārkāpums, tomēr tā nav. Un Minskai iespēja vēl vairāk savas komandas pārsvaru palielināt. Šobrīd dodās uzbrukumā Volka Ziškova, nav viņa precīzi, izcīna bumbu Gdiņas komandu un pašas jau dodās ātrā pārējā. Jeļena Škeroviča, nu ļoti daudz šo uzvārdu pieminēsim šodien, pati arī apspēlē pretinieku ar kreiso roku, gūst grozu no groza apakšu un Škeroviča ir vēlreiz precīzi, samazinātam atkal pretinieku pārsvaru līdz viena metiena attālumam 7-4 šobrīd Mīnska vadībā un Mīnskai arī uzbrukums. Paugaiti iesāka šo uzbrukumu, nu jau pie bumbas bija Kacerina Urbanoviča. Caurgājienā dodās, bet tomēr nerealizēja 2-punktu metienu Marina Ivaščanka. Atceramies, šī spēlētāja ir pazīstama arī Latvijā, spēlējusi Liepājas komandā pagājušo sezonu. Bija viena no Liepājas komandas līderēm. Nu, ja būtu palikusi šogad Vega 1 Liepāja komandā, tad Vega 1 šogad būtu vēl lielāks spēks gan Latvijas sieviešu čempionātā, gan arī Latvijas-Igaunijas līgā. Nu, kā zināms, izcīnīja 3. vietu Latvijas-Igaunijas līgā un šobrīd pusfinālā 2 spēlēs Vega 1 ir pieveikusi TTT Rīga juniores un stāsies pretī TTT Rīga komandai Latvijas sieviešu basketbola līgā. Ātrs pretuzbrukums Gdiņas komandai no groza apakšas precīzi ir Perisa Džonsona. Nu, viņa pat ieņēma labu vietu, arī partneris izmantoja šo pārsvaru ātrajā uzbrukumā un jau vairs minimāls pārsvars Mīnskas komandai. Nu, kā saka, ja Mīnskas garās spēlētāji šodien būs pie labas veselības, nospēlēs savā līmenī, tad Smoky komandai ir izredzes. Jebkurā citā gadījumā šodienas favorītas ir Gdiņas komanda. Nu, jāsaka gan, ka šobrīd visu spēli pagaidām Gdiņa atrodās iedzinējos. Arī no groza apakšas nav precīza Ešlija Šilce, kura tika uzaicināta uz komandu tajā brīdī, kad Agnieška Brbžicka aizvadīja savu pēdējo spēli 4. februārī Polijas komandā. Un līdz ar to viņas vietā paņem Ešlija Šilca. Neveiksmīgs uzbrukums Mīnskas komandai, plus 3. Šobrīd joprojām viņām, bet labi aizsardzībā norēģē Volka Žižkova un var turpināt Mīnskas komandas uzbrukumu. Izmēģina pati Žižkova tālmetienu, tas nav precīzi, tomēr izdodās izcīnīt bumbu uzbrukumā. Vēl viens mēģinājums Baltkrievietēm un Kacerina Urbanoviča ir precīzi no tālās distances, dubultojot savas komandas pārsvaru un 1 minūtes pārtraukums jau šajā spēlē. To pieprasa Gdiņa basket komandas galvenā trenere Katažina Dideka. Noslēdzies 1 minūtes pārtraukums. Gdiņas komandas galvenie treneri bija ko pamainīt
savas komandas gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Nu, un tagad redzēsim, ko tad spēlētājs ir sarunājuši un treneri stāstījuši. Jeļena Škeroviča iesāk atkal šo uzbrukumu, Ešlija Šilca. Netiek tur viņa garām vairākām aizsardzēm, jāizspēlē atkal ārā, jādod savai pieredzējušai saspēles vadītājai Škerovičai bumbu. Škeroviča labi bija domājis, bet Peris Johnson neierāvās tur, kur acīm redzot, tam bija jānotiek, un līdz ar to Minskas pretuzbrukums. Bet Minska arī nokļūdās savā uzbrukumā, izmet bumbu ārā, bet, protams, ka nebija domāts mest bumbu ārā. Bija domāta piespēle, nu, Žižukovas piespēle nesaprata komandas biedrens, un līdz ar to viņai vēl viena iespēja izlīdzināt rezultātu. Joprojām 6 punktus, pusi vairāk ir Minskas komandas spēlētājām, un vēl viens uzbrukums, kurš beidzās bez metiena pa grozu. Tatjana Trojna jūsu ekrānos, un viņa viena no iesaistītajām, kādēļ bumba tika pazaudēta. Tatjana Trojna arī, nu jāsaka, gan ļoti sen, bet spēlēja TTT Rīga komandā. Atceramies arī šo spēlētāju. Nu, šobrīd Gdiņa Basket komandas spēlētāja, komandas no Gdiņas tātad, no Polijas pilsētas, un šajā uzbrukumā bumba paliks Minskas komandas spēlētājām, un Gdiņas komandā spēlētāja maiņa. Peris Johnson tiek nomainīt laukumā Amēlija Rembuževska. Un vēl viena maiņa Gdiņas komandā. Laukumā Anna Jakubika. Un tagad gan acīm redzot, spēle varēs turpināties. Bumbu Minskas spēlētājs varēs ievadīt no gala līnijas. Tā arī ir noticis. 7 sekundes vēl šajā uzbrukumā. Tālu no groza pagaidām Minskas spēlētājs, bet tur labi zem groza ir ierāvusies Giedre Paugaite, un viņa realizē 2 punktus, un vēl viņai pienāksies arī viens sodametiens. Kā jau minēja, Paugaitei 79% no sodametienu līnijas. Šodien viņai jau 10 punkti, no jau 11, arī izcīnījusi 3 atlēkušās bumbas, un viņa ir tāda viena no šīs komandas līderēm. Tāls 2 punktu mētiens, Ešlijai Šilcei tas nav precīzs. Neizdodās samazināt rezultātu starpību. Smokim Minsk mēģinās to savukārt palielināt. Viņām jau 15 punkti un kopsumā plus 9 pār pretiniecēm. Atkal tuvu grozam nonākusi Giedre Paugaite, un Paugaite vēlreiz ir precīza. 2 punkti ar sodu, un vēlreiz varēs stāties sodu metienu līnijas. Nu, Paugaite spēles sākumā tiešām iesākusi ļoti pārliecinoši. Arī soda metiens ir precīzs, un nu, jau 12 punktu pārsvars, jeb 3-kāršs pārsvars Minskas komandai. Gdiņas komandas uzbrukums šobrīd nedaudz buksē, bet nu, visa spēle vēl ir priekšā. Jāsāk spēlēt, protams, visu pirms līderiem. Jeļena Škveroviča šodien 2 punktus ir gūs, bet vairāk viņai izdevies nav. Perisai Johnsonai 4 punkti, un pārējās spēlētājs gan ir pagaidām klusējuši. Tatjana Trojna labi nospēlē aizsardzībā, bumba ir pārtverta. Ātra pārēja, Ešlija Šilca pati mēģina lausties līdz grozam, bet šīs 2 punktu mētiens netiks realizēts. Tiek fiksēts viņai arī nostaigāts. Un spēlētāja maiņa Minskas komandā. Amber Jones nāk uz laukumā. Saspēles vadītāja, laba cīnītāja, bet īsti viņai varbūt neizdodās tik labi organizēt spēli, kā gribētos. Bet nu, arī viena no komandas motoriņiem. Nu, redzēsim, kā izdosies pirmais uzbrukums viņai. Šobrīd Jones ar bumbu pret Ešliju Šilcu. Tālāk jau piespēles seko Marinai Ivaščankai, bet Ivaščanka tā vietā, lai izpildītu metienu, ierauga partneri pēc viņas domām labākā pozīcijā zem groza. Partneri īsti vairs negaida šo piespēli, jau grasās cīnīties par bumbu, un līdz ar to atkal kļūda Minskas komandai, jo Minskas komandas galvenais treneris Andrejs Vaulujevs varbūt īsti par šo epizodi nevar būt īsti apmierināts. Nu, Minskas vēlreiz pretuzbrukums, neizdevās Gdiņai gūt grozu. Ātrā pārējā Džonsa, nu jau piespēle tālāk Urbanovičai, un Urbanovičs ir precīzi no tālās distances. Nu, ļoti labs iesākums Minskas komandai. Gdiņas komandai joprojām problēmas gūt grozu. Tikai 6 ir gūti, un rezultatīvākā ar 4 punktiem Peris Johnsona arī ir malā. Nu jā, Škveroviča ir laukumā, domājams, ka Škveroviča arī daudz spēlēs šajā spēlē. Nu, no groza apakšas izdodās beidzot gūt Šilcai 2 punktus. Jāsaka arī, ja ilga bumbas kustība, laba bumbas kustība, un
līdz brīvam uzbrukumam izspēlē Gdiņas komanda. Tad redzam, ka var arī viņas gūt grozu. Tā kā uzdevums ir skaidrs, kā jāspēlē šajā spēlē. Nu, vēl, protams, jādomā, kā nosekt Minskas komanda. Labi spēlējoši uzbrukumā šodien izdodas saglabāt bumbu Marinai Kresai. Nu, un tomēr bumbu pienāksies Gdiņas spēlētājām un arī Parise Džonsona atgriežas laukumā. Polijas komandas sastāvā nomaina viņa Tatjanu Trojnu, un tad varam domāt, ka uzbrukumā uzspēlēs arī uz Parise Džonsonu, kurai šodien viņas īsti nelielajā spēles laikā jau 4 punkti ir sakrāti, un 4 punkti ir puse no komandas iespētajiem līdzšinējās 7,5 minūtēs. Ashley Jonesa pati spēlē ar muguru pret grozu, izdodas viņai it kā apspēlēt Stepanovu, tomēr nedaudz pietrūks līdz precīzam metienam. Varbūt nebija līdz galam kārtīgs brokastis pēdus, tāpēc tāds nedaudz pa īsu šis metiens. Nu, varbūt, ka bija arī pirms tam nostaigās, tomēr tiesneši tā nefiksē, tātad tā nav bijis. Un tur cīņā par bumbu uzreiz 2 spēlētājs krīt virsū, līdz ar to strīdus bumba, gūst 2 punktus no groza apakš Anna Jakubiku un vēlreiz labi nospēlē aizsardzībā Gdiņas komanda, pārsteidz savas pretinieces bumbas ievadē spēlē, nu un pārtverta ir šī bumba. Redzam šeit atkārtomā Ashley Šilca labi nospēlē. Un noteikuma pārkāpums Minskas komandai, tā kā vēlreiz iespēja īsā laikā gūt grozu un šo it kā lielo pārsvaru sadeldēt. Škverovičas pustāls metiens nav precīzs, neveiksmīga bumba atlec priekš Parise Džonsons, bija jau viņa it kā gatavībā šo bumbu izcīnīt, tomēr bumba vēlreiz atcitās pret stīpu un Johnson nolec garām. Tur vēlreiz Šilca labi pacīnās, rada kārtīgu bardaku Smoky Minskas komandas uzbrukumā un līdz ar to piespiež viņas nokļūdīties. Un nu jau Smoky Minskas komandas galvenais treneris Andrejs Vaulujevs pieprasa šo minūtes pārtraukumu, pirmo no saviem 2. Un nu jau abas komandas dodās pavisam citu iemeslu dēļ nedaudz atpūsties, kamēr laukumā karsē meitenes iespēja arī mums tās pavērot. Spēles informators saka paldies lielu karsai meitenēm un komandas var atgriezties laukumā. Pēdējās 2 minūtes pirmajā ceturdaļā savā starpā apspriežās Ashley Šilca ar Annu Jakubiku. Par to acīm redzot nedaudz pieslīpējot, ko treneris ir teicis šajā minūtes pārtraukumā. Sadala savus uzdevumus vai acīm redzot varbūt spēlētājs. Nu, tas varbūt jebkas, bet spēle turpinās un turpinās ar Gdiņas komandas uzbrukumu. Ashley Šilca patālu no groza jāsaka. Pati izpild pustālo metienu, tas nav precīzi, bet komandas biedriem Parise Džonsona labi nocīnās, jeb īstajā vietā un īstajā laikā ir, un līdz ar to taktiskais pārkāpums Marinai Kresai. Bīstams šis uzbrukums varēja izvērsties, Parise Džonsona šajā pozīcijā ir bīstam un jau punktus ir guvusi, un līdz ar to ātri pārkāpt noteikumus. Vēl Smoky komandai šī ir tikai 3. komandas piezīme, līdz ar to ļoti labs noteikumu pārkāpums. Vēlreiz nav precīza Škveroviča no pustālās distances, un tur zemē ir vairākas spēlētājs. Nu, tiesnešiem tagad jāpieņem lēmums, kurš tur kuru ir grūstījis pagrūdis. Ja reiz rokas plāta Stepānova, tātad acīm redzot, ka viņai šis noteikuma pārkāpums ir fiksēts. Tā ir 4. komandas piezīme Gdiņai, un Ashley Šilca acīm redzot ir bijusi metiena fāzē jau, un viņai 2 soda metieni. Šilcai šodien 2 punkti, 2 rezultīvas piespēles, 1 personīgā piezīme. Nu jau 3 punkti precīzi ir pirmais viņas izpildītais soda metiens, un atkal viņa panāk 2 ciparu pārsvaru savai komandai, plus 10 šobrīd, 21-11. Ne, bet pietuvojās, protams, līdz plus 10, un to viņai ir iespēja samazināt šo pārsvaru līdz 1 ciparu skaidlim, un tā arī notiek 9 punkti. Šilca uzreiz tiek nomainīta. Nu, pamanāma viņa bija. Nē, Šilca paliek laukumā, maiņa Smoky Minskas komandā. Nu, pamanāma Šilca šajā ceturdaļā savā komandā ir bijusi laukumā, un lielā mērā pateicoties viņas spēlē, viņas parādītiem sniegumam arī ir izdevies nedaudz samazināt šo pretinieču pārsvaru. Nu, jāsaka, tas joprojām gan ir 9 punkti, un šī ir tikai pirmā ceturdaļa. Turpinās uzbrukums
Zizakova ar bumbu bija, bet fiksēta spēle ar kāju, līdz ar to uzbrukuma laiks neatjaunosies, paliks šīs 15 sekundes, tomēr būs jāiesāk Minskas komandai. Uzbrukums no sānu līnijas, tālu no groza Kresa, vēl tieši tikpat tālu arī Paugaite, izmēģina no tālmetiena savu roku Zizakova, un viņa ir precīzi. 3 punkti krīt grozā. Un Zizakovai šie ir pirmie 3 punkti, viņai arī 4 rezultīvas piespēles jau pirmajā ceturtdaļā, bet ar ātriem 2 punktiem atbild arī Šilca un Gdiņas komanda. Un tikpat ātri laukumu pārvar arī Ambera Džonsa. Nu jau pie bumbas atkal Zizakova, viņa tikko bija precīzi no tālās distances, iespēlē zem groza Paugaitei, kuri izspēlē ārā savai partnerei uz tālmetiena līnijas. Nav precīzi Urbanoviča un nu jau noteikumu pārkāpums Paugaitei. Nu, Paugaita pārkāp noteikums, līdz ar to jāizpilda būs 2 soda metieni Šilcei. Nu, Šilce jau 2 no 2 šodien realizēja. Kopā viņai jau 4 punkti. Un šobrīd stājusies arī uz soda metienu līnijas. Otrais soda metiens Šilcei. Plus 9 šobrīd pretiniecei. Mīnus 2 viņas komandai. Samazina viņa līdz mīnus 8 šo pārsvaru. Pēdējā minūte pirmajā ceturtdaļā ir sākusies. Uzbrukums Minskas komandai un Gdiņas spēlētājs savus pretinieces sagaida jau laukumu otrā pusē ar aktīvu sekšanu. Mēģina patraucēt šīs komandas uzbrukuma iesākšanos. Tomēr tas netraucē Amberai Džonsai, kurai pirmie 3 punkti. Uzreiz no tālās distances ir precīza Džonsa un atkal palielina līdz 11 punktiem savas komandas pārsvaru ar zemu driblu. Škveroviča provocē Džonsu. Tālāk jau piespēlē komandas biedrenei un atskan tiesneša svilpi. Noteikumu pārkāpums ir bijis acīm redzot kaut kur zem groza un Smoky komandai jau ir piezīmju nāsta. Šādus noteikumu pārkāpumus viņas nedrīkst atļauties. Nu, aizķērusies tureiz Pereses Džonsonas bija Kacerina Urbanoviča, apspriežās tiesneši. Un līdz ar to Peresai Džonsonai jāstājās uz soda metienu līnijas. Nu, šodien daudz soda metienus ir jau izpildījušas vismaz pēdējā laikā. Nu, loģiski arī ceturtdaļas noslēgums Gdiņas komanda. 4 soda metieni ir bijuši Minskas komandai, visi 4 ir bijusi precīzi. Nu, jau šobrīd 5. soda metiens Peresai Džonsonai un arī 6. ir viņai savā komandā. Un līdz 10 punktiem samazina atkal pretiniešu pārsvaru un pēdējais uzbrukums šajā ceturtdaļā. Ja viss notiksies tā, kā tam būtu teorētiski jānotiek, tad Džonsas ievadītais uzbrukums arī būs pēdējais. Nu, ja vien, protams, kādas sekundes neatstās pretiniecēm, vēl 5 sekundes ir atlikušas. Līdz ar signālu acīm redzot būs jāizpilda metiens. Paspēja šo metienu izpildīt Marina Kresa, tomēr neiekrīt bumba grozā, un tad tāds arī ir rezultāts. 27-17 vadībā Smoky pār Basketu Gdiņu. Mums neliela reklāma un esam atpakaļ uz spēles otro ceturtdaļu. Sveiks! Izskatās, ka tev nav viegli. Pamēģini Fiskars. Šo lāpstu var cieši satvērt, skat, cik tā ir asa. Un tā ir arī viegla. Šī tev būs piemērotākā. Fiskars Exact. Piedalies Fiskars pavasara kampaņā veikalos un vari laimēt dārza šķūnīti. Skābā ķermenī skābs garastāvoklis. Kafija, saldināti dzērieni, alkohols un termoapstrādāti ēdieni disbalansē tavu pH līmeni. Jūties labi, sabalansējot savu pH ar dabīgu sārmainu minerālu ūdeni. Aqualēr pH 9+. Ērce! Austrijas vakcīna droši pasargās tevi no ērču encefalīta.
Atgriežamies otrajā ceturtdaļā. Pirmai pusfināla spēlē Austrum Eiropas sieviešu basketbola līgā starp Smoky Minsk no Baltkrievijas un Basket Gdiņa no Polijas. Un pirmo ceturtdaļu uzvarēja 27-17 Baltkrievijas komanda. Un šobrīd arī Baltkrievietēm uzbrukums. Un Ešlīs Šilce pārkāp noteikumus jau otrā ceturtdaļas sākumā. Norāda tiesnešiem kradot pirkstu, ka nebija tur pārkāpumu. Tīri Iveščankai viņa bumba ir izsitus. Tomēr tiesneši tā nedomā un acīm redzot ir bijis šis pārkāpums. Nu, iesaku visiem, kas ir Rīgā vai kas ir iespēja atbraukt uz Rīgu, uz Daugavas sportnamu atnāk. Šodien arī otrs pusfināls pulkstens 5. TTT Rīga tiksies ar Astanas tīģeriem no Kazahstānas un arī aicina, protams, visus rītā uz šeien pulkstens 3. Pulkstens 12.30 spēle par 3. vietu un pulkstens 3. spēle par 1. vietu. Nu, nebēdājiet, ja arī nebūs iespēja, Sportcentrs.com nodrošinās tiešraidi arī no šīm abām spēlēm, tāpat kā šodien. Un, protams, ka šeit ir interesanti klātienē atnākt ierasties, notiek arī konkurss starp visām ceturdaļām, skatītājiem dažādas labas balvas iespējas, ko laimēt. Un arī visu dienu, starp citu, abās dienās, visu dienu vaļā būs 4. stāvā pieejamais basketbola muzejs. Uljana Semjonova īpaši aicina uz šo muzeju, tā kā visiem, kuriem iespēja nāciet uz Daugavas sportnamu un baudiet šeit notiekošu atmosfēru. Ir fani sabraukuši no Gdiņas, liela troksni taisa šajā zālē un tieši šobrīd, kad Ešlīs Šilce mazina pretinieču pārsvaru ar saviem sodametieniem, skan uzmundrinošu bungu, plaudēšana abās tribīnēs. Ieja par brīvu, cienījamie skatītāji, tā kā esat laipni gaidīt Daugavas sportnamā. Šodien vēl 5 spēli, tātad rīt būs 1 un 3. Precīzi sodametieni, vairs tikai 6 punktu pārsvars ir Minskas komandai. Labi, viņas iesāk pirmo ceturtdaļu, pārliecinoši ieguva pat 3-kāršu pārsvaru, kad rezultāts bija 18-6. Nu jau vairs tikai 6 punkti, jāmēģina atkal Minskai palielināt šis pārsvars, bet kārtējā kļūda. Volga Žuzikova pieļauj kļūdu, bumba atstāja laukumu un līdz ar to vēl viena iespēja Gdiņas spēlētājām šo pārsvaru sadeldēt. Škveroviča, pieredzējusī Melnkalnes saspēles vadītāja, iesāk savas komandas uzbrukumu, norādot, kāda kombinācija jāspēlē. Perisai Džonsonai bumba zem groza, laba pozīcija, labs mētiens, bet par īsu šis mētiens un līdz ar to 2 punkti netiek gūti. Nu jāsaka paldies Gdiņas spēlētājām, savai partnerei Amelijai Rembuževskai, kura izglāba savu komandu no ātras 2 punktu zaudēšanas. Šajā ātrajā uzbrukumā Minska jau bija aizskrējusi, tomēr izdevās nospēlēt aizsardzībā. Un Ešlīs Šilce vēlreiz pārtver piespēle ātrā pretuzbrukumā, divatā ar komandas biedrini viņas ir šajā uzbrukumā. Tomēr Anna Jakubika nav precīzi no groza apakšas, tikai tāpēc, ka viņas mētiens ir bloķēts. Un šeit jau atkal jāpaslavē Minskas spēlētājs par atgriešanos aizsardzībā. Bija viena palikusi aizsardze pret 2 uzbrucējām, un tomēr izdevās šo metienu nobloķēt un nosargāt 2 punktus pagaidām vismaz šajā uzbrukumā. Bet turpinās Gdiņas komandas uzbrukums. Anna Jakubika ar bumbu, šobrīd jau Škerovičs izmēģina tālmetienu, tas nav precīzs un Paugaita izcīna šo atlēkušo bumbu. Minskai atkal iespēja savu pārsvaru palielināt. Plus 6 punkti joprojām, kādu brīdi klusums ir bijis. Vismaz grozu gūšanas ziņā, vairāk spraigi notikumi ir bijuši. Tomēr grozu nav izdevies gūt. Šobrīd bumba Urbanovičā mēģina iespēlēt tuvā grozam, un līdz ko Baltkrievietis mēģina to darīt. Pēdējos uzbrukumos tā Gdiņas aizsardzība ir pārāka. Šobrīd Tatjana Trojina aizsardzībā labi nospēlē, un atkal kārtējā uzbrukumā Minskai neizdodas gūt 2 punktus, tātad neizdodas palielināt savu pārsvaru, un Gdiņa dodas atbildes pretuzbrukumā. Pa perimetru šobrīd saspēlējās, Tatjana Trojina tālāk Škerovičai, nu jau tuvāk grozam Rabuževska, pati arī mēģina spēlēt ar muguru pret grozu, un šoreiz atkal nekā nav precīzs uzbrukums. Pēdējās minūtēs tiešām bumba spītīgi nekrīt cauri groza tīkliņam, ļaujot mums domāt, ka šajā brīdī spēlē aizsardzība dominē, un tā arī tas notiek. Aizsardzība piespiež pretinieces kļūdīties, vēlreiz Urbanovičs nokļūdās, un jāiet uzreiz jāskatās, cik kļūdas ir katrai komandai. 10 kļūdas šobrīd ir Minskas, 11 pēc šīs kļūdas un 6 tikai Gdiņas komandai, un līdz ar to arī Minska ir pietuvojušās, Gdiņa ir pietuvojušās. Jāsaka, šīs 11 kļūdas lielākoties sakrātas ir pēdējos pašu uzbrukumos, ka nav bijušas precīzas piespēles, un Tatjanai Trojinai šeit pārkāpums. Nu, tā ir tikai otrā komandas piezīme Gdiņas komandai. Nu, jāsaka, ka otrā ceturdaļa arī tikai tikko ir sākusies, un Trojinai pašai tā ir otrā personīgā piezīme. Uzbrukuma laiks tiek atjaunots uz 24 sekundēm.
iemesls tam notiekuma pārkāpuma otrā laukuma galā, jeb savā uzbrukuma zonā. Precīzi stāvmetiens pēc ilgāka laika padodās Mīnskas komandai. Pankova Viktorija precīzi ir no tālās distances. No Viktorijai šie ir pirmie punkti šajā spēlē. Pirmais 3 punktu metiens ir precīzi. Un vēlreiz uzbrukums Mīnskas komandai. Iesāk to Žuskova. Nu jau zem groza Ivaščankai. Ivaščanka ir precīzi 2 punktus izdodās gūt. Un atkal pēc ilgāk klusēšanas brīža. Atkal 11 punktu pārsvars, jeb 20 paru skaitlis pārsvarā. Un jāsaka, ka, lai arī Mīnskas komanda klusē, arī Gdiņas komanda klusē, tomēr, kad Mīnska sāk gūt grozus, arī Gdiņa ir precīza. Un šoreiz Ešlija Šilce gūt 2 punktus no grozas apakš. Un izmēģina vēlreiz šo savu stiķi ar aktīvā aizsardzību uzreiz pēc groza gūšanas. Iepriekš viņai izdevās šo bumbu pārtvert, un šoreiz pretiniecis jau ir modrākas, tik vienkārši nepazaudē šo bumbu, un Mīnskai nav precīzi šis uzbrukums. Škeroviča pati pāri laukuma centru iespēlē zem groza Šilcei. Nu, Šilce neataisno Škerovičas uzticību, nav precīzi no groza apakš, un bumba atstājas ir no laukuma no Tatjanas Trojnas rokām, līdz ar to uzbrukums vēlreiz Mīnskai. Redzam, Škeroviča varēja dot arī otrā pusē Trojnai, tomēr aizsardze tā arī bija domājis, ka piespēlēts tiks Trojnai, un līdz ar to arī no piespēles sēkoja Šilce. Labi, Škerovičs nolasīja šo situāciju, tomēr, kā jau minēja, Šilce šo uzticību neattaisnoja. Ambra Džons iesāk šo uzbrukumu pabeidz Viktorija Pankova. Viņai īsā laikā 2 punkti, bija precīzi tālmetiens un ir precīzi arī metiens no groza apakš. Viņai 5 punkti, šie arī ir pirmie. Tātad Tatjana Trojna, neskatoties piespēlē Persai Džonsonai. Džonsona vēlreiz nav precīza. Īsti neveicās ar metieniem šodien Džonsonai. Vismaz pēdējos uzbrukumos izdodās saglabāt bumbu Džonsai. Bet fiksēts ir pārkāpums. Izskatās, ka Kataržina Suknarovska nopelnījusi piezīmi 2 sezonas atpakaļ. Nu, tas ir nevis pagājušo, bet aizpagājušo sezonu. Suknarovska spēlēja VG1 Liepājas komandām. Tāpat, kā minēju, arī Ivaščanka ir spēlējis Liepājā, un arī 2 spēlētāji šodien spēlē ir kādreiz uzspēlējuši TTT Rīga komandā. Smoki Mīnskas uzbrukums turpinās 14 sekundes. Izmēģina roku Ambra Džonsa, nav precīzi viņas pustālais metiens. Viņas komandai joprojām 11 punktu pārsvars. Šajā ceturdaļā rezultāts ir līdzīgs 7-6. Vadībā ir, nu jau vairs tas nav aktuāli. Šobrīd vadībā Baskir Gdiņa ar 8-7 pēc Suknarovskas precīzā 2 punktu metiena. Gdiņa šajā ceturdaļā izvirzās vadībā, tomēr ar joprojām kopējā rezultātā viņam -9. Smoki Mīnskas komandai iespēja labot atkal šo rezultātu, atkal palielināt savu pārsvaru līdz 2 ciparu skaitlim. Džonsas tālmetiens. Džons ir šodien bijusi jau precīzi no tālās distances 1 reizi, un tomēr šīs tālmetiens nav precīzi, bet bumba paliek Mīnskai. Stepanova šobrīd ar to iespēlē tālāk jau Paugaitai, un nu jau saspēles vadītāji Džons ar bumbu. Bez dribla saspēlējās Mīnskas komanda, tomēr pēc dribla seko piespēle, kura tiek pārtverta un jau noteikuma pārkāpums. Stepanovai. 4. personīgā piezīme Stepanovai. Komandai tikai 2, bet Stepanovai jādodās nomainīties. Viņas vietā laukumā Urbanovičs. Nu, spēles pašā sākumā jau pirmajās 15,5 minūtēs Stepanova 4 personīgās piezīmes ir nopelnījusi un ir spiesta doties malā. Pagaidām viņai neviena punkta nav. Un tuvākajā brīdī arī nebūs, jo atrodas uz rezervistu soliņu. Peres Džonsona šeit izmāna savu pretinieci. Uzķerās Marina Kresa uz šo māņu kustību. Un redzam vēlreiz. Trojna iespēlē Džonsonai. Un Džonsona uzreiz iet augšā, nesagaida. Neļauj nostāties vēl aizsardzībā Marinai Kresai. Un kamēr Marina Kresa cēla rokas, lai tās iztaisnot taisni gaisā, Džonsona to izmantoja. Pati trāpīja. Gāja kontaktā un līdz ar to nopelnīja sev 2 soda metienus un ir rezultāts samazinājusi līdz 8 punktiem. Bija pietuvojušās
Polijas komandas spēlētājs līdz pat 6 punktiem, tomēr īsā laikā 5 punktus guva Minskas komanda, un atkal bija plus 11, nu jau šobrīd atkal 8 punkti, un tik nepatīkamā situācija Minskai, ko jau vairāk kārt šodien esam redzējuši. Bumba tiek vienkārši izmesta autā, nu, un līdz ar to, nu, tīri nesaprašanās dēļ, un bez uzbrukumiem vairākas reizes jau, bez metieniem pa grozu, vairākas reizes jau uzbrukums ir noslēguši Minskas spēlētājs, un tā ir iespēja Gdiņai, kuru Gdiņa neizmanto, pašas nokļūdās, un noteikuma pārkāpums Trojnai, jāsaka, lielā mērā. Paldies Trojnai ir tiesnešiem, varbūt jāiet čukstaustiņā, jāatvainojās, nu gal galā šeit nesportiskā piezīme bija tikpat kā garantēta, atradās jau aiz muguras. Nu, bija gan spēle bumbā, arī varēja redzēt, ka viņi tomēr spēlē bumbā, tā kā viss kārtībā nav nesportiskā jāpiešķir šajā epizodē. Jāļauj vienkārši 2 soda metieni Ģiedrei Paugaitei izpildīt. Paugaitei jau 13. punkts, viņai arī 6 atlēkušas bumbas. Savu līdera statusu viņa apliecina, 14 punkti pēc šiem 2 soda metieniem un atkal 10 punktu pārsvars Minskas spēlētājām. Gdiņas komanda Kamila Pogdorna uzbruk. Šobrīd jau Kataržina Suknarovska izprovicē pretinieces pārkāpt noteikumus, un Kataržina Suknarovska stāsies uz sodmetienu līnijas, acīm redzot, nestāsies. Nē, jāizpild, tomēr ir 2 sodmetieni, es te vairākas reizes mainu savu sacīto, bet tomēr jā. Lēmums ir pieņemts. Jāizpild viņai 2 soda metieni, un Suknarovskai pirmais nav precīzs. Interesanti, jo vidēji sezonā 83,3% šai spēlētājai. Šoreiz 1 no 2 ir precīzs, un Suknarovskai 3 punkti šajā mačā. Un šobrīd jāspēlē aizsardzībā 3 minūtes, 25 sekundes. Atlikušas tālmetiens Džonsai ar acitiem. Tas ir precīzs, 3 punkti krīt grozā un 12 punktu pārsvars šobrīd Minskas komandai. Džonsai 6 punkti šajā spēlē, 4 rezultīvas piespēles, lai gan sākumā informēja par to, ka īsti varbūt ar komandas saspēles veidīšanu viņai neveicās, tomēr rezultīvās piespēles viņa jau nopelnījusi ir. Ne, laboja tikai 1, līdz ar to. Tā arī ir 1 rezultīva piespēle, 6 punkti un 1 izcīnīta bumba, un tieši viņa arī iesāk savas komandas uzbrukumu. Otrās ceturtdaļas pēdējās 3 minūtēm sākoties. Nu, to darīs Minskas spēlētājs, mēģina viena pati iekarot šo grozu spēlētāju, bet jau pret uzbrukums. Suknarovskai patraucē Džonsa, patraucē noteikumu robežās, Beres Džonsona otrā laukuma galā aktīvi traucē aizsardzībā. Nu labi, izsit bumbu ārpus laukuma robežām. Šobrīd viņai un partnerēm ir iespēja nostāties aizsardzībā. Vairs nav neliels kauss, kāds bija šim ātrajam uzbrukumam iesākoties. Un šobrīd Džons ar uzbrukumu, ar tālmetienu vēlreiz mēģina palielināt pārsvaru. Tomēr otrais pēc kārtas viņas tālmetiens nav precīzs. 2 šodien ir bijuši precīzi, 2 arī lidojuši grozam seceni. Bet Baris Džonsona otrā laukuma galā apspēlē savu pretinieci Marinu Kresu. Nu jāsaka, ka Marinai Kresai īsti nezinu, kā ir ar veselību. Spēlē viņa Baltkrievijas finālā tikai attiecīgi 16 minūtes, 10 minūtes un 8 minūtes. Viena no komandas atslēgas spēlētājām. Nu, tā kā, acīm redzot, vismaz uz to laiku kaut kas nebija kārtībā, un šobrīd arī vienkārši apspēlēja viņu Džonsa, bet tikmēr, kamēr par Kresu es stāstu, tikmēr Kresa gūst 2 punktus no pustālās distances un atgūst šos 2 punktus zaudētos aizsardzībā. Šilca pati spēlē ar muguru pret grozu, izspēlē partnerē Škerovičai. Škerovičs pati dodās uz grozu un pati arī šo uzbrukumu pārvērš 2 punktos. 10 punktu starpība, 1,5 minūte šajā puslaikā. Pa 2 tur iesprosto Viktoriju Pankovu, un Viktorijai Pankovai nekas cits neatliek kā bumbu pazaudēt, saķērusi viņa ir vēdra, nu tur diezgan agresīvā aizsardzībā gāja 2 spēlētājus, un tomēr acīm redzot noteikumu robežās viss ir bijis. Un Gdiņai iespēja atkal samazināt pretiniešu pārsvaru. Džonsona, nu vēlreiz Džonsonai nav precīzs šis mēdiens, tomēr labā cīnās tur Škeroviča, novirzot vēlreiz Džonsona uzbrukums Mailo, un beidzot Džonsona ir
precīzi 10 punkti Johnsonai pirmajā puslaikā, lai gan teica, ka viņai īsti neveicās ar metieniem, tomēr šī garā spēlētāja savus 10 punktus jau ir salasījusi. Laba saspēle Minskas komandai, nav precīzi Kresa no tālās distances, un pēdējā minūte pirmajā puslaikā ir sākusies. Sākās tā ar Gdiņas komandas uzbrukumu, un Amber Jonesa to ievada. Peris Johnson liek aizsegu, turpina Jonesa pati driblēt. Nu jau piespēle stūrī. Bloķēts šīs metiens, tomēr izdodas pašai Amēlijai Rembuževskai šo bumbu izcīnīt. Pati arī pārvērš šo uzbrukumu 2 punktus, un atkal vairs tikai 6 punkti un minūtes pārtraukums Smoky Minskas komandai. Kataržina Dudeka, jūsu uzmanībai bija Gdiņa basket komandas galvenā trenere. Abas komandas jau atgriežās laukumā, 37 sekundes atlikušas šajā ceturdaļā un arī pirmajā puslaikā. Nekur tālu no saviem ekrāniem nepazūdiet, būs intervija pārtraukumā ar Zani Teilāni. Sporta centrs.com sagatavotā intervija, bet tas pēc puslaika beigām. Šobrīd vēl 25 sekundes šajā puslaikā. Smoky Minskas komandas uzbrukums, 10 viņām ir atlikuši, vēl 12 būs Gdiņas komandai, tomēr Gdiņa labi nospēlē aizsardzībā, pareizāk sakot, Minska nokļūdās. Ātri pārējie 4-1 nonāk Gdiņas komandas spēlētājs. Vēl viena ekstra piespēle un Kataržina Suknarovska ir precīzi no groza apakš. Tikai 4 punkti starp šīm komandām, 5 sekundes atlikuši. Jāuzbruk pavisam drīz Minskai. Mēties no stūra nesekoši, Johnson ir pārtvēris bumbu, arī Johnsons vairs šīs grūdienas groz virzienā vairs spēles laikā nenotiek. Puslaiks ir beidzies, aicinu jūs skatīties interviju ar Zani Teilāni puslaiku pārtraukumā, bet es Arturs Portnovs būšu atpakaļ jau uz šīs spēles otro puslaiku, nedaudz mazāk pēc kādām 15 minūtēm. Man priekšā ir tāls ceļš, aizrautības un sajūsmas pilns. Pat ja tas nes pārbaudījumus, es nogādāšu jūs stadionā droši. Es esmu Continental Riepa, oficiālais UEFA Euro 2016 sponsors. Ģimenes uzņēmums Užavas alus jau vairāk nekā 20 gadus pazīstams kā mūsdienīga alus darītava, kas iet līdzi laikam un kas alus brūvēšanā izmanto jaunākās ražošanas tehnoloģijas. Užavas alus darītavas misija gadu gaitā palikusi nemainīga – ražot kvalitatīvu alu, kas gatavots tikai no dabīgām un klasiskām izejvielām. Nepalaid garām! 30. aprīlī un 1. maijā ķegumā pasaules čempionāta Latvijas posms motokrosā. Pauls Jonas un citi Latvijas labākie pret pasaules motokrosa zvaigznēm. Tev tur noteikti jābūt. Sīkāk mxgplatvia.com, biļetes biļešu servises LV, atbalsta Latvijas izglītības un zinātnes ministrija.
Pavasara modes un motosezonas atklāšana molā. Uzzini vairāk www.mols.lv. Mols jūties labi. Basketbols vistuvākais sirdī. Nu, tīri priekš tevis. Nu, varbūt pat ne sirdī, bet, nu, teiksim, tavam spēles stilam, tavam spēles redzējumam. Man ļoti Krievijā patika. Tu runā tagad par komandu kā savu, kur tu spēlē, vai tīri viss tas, teiksim, čempionāts? Čempionāti, jā. Jā, tos 2 gadus, kad spēlēju Krievijā, man ļoti patika tieši basketbols, kāds tur ir. Un ļoti labi līga arī, ļoti gudri spēlētāji. Turcija arī šogad ir ļoti laba līga, ļoti spēcīga. Tur nekad nevar zināt, kur katru spēli, kurš kur var uzvarēt. Tas vienmēr ir ļoti līdzīgas spēles. Principā. Un kur nepatika? Man nav tāds vietas, kur man nepatika. Negribu teikt droši vien. Nē, man tiešām, es nezinu, varbūt es esmu tāds cilvēks, bet es vienmēr kaut kur atrodu tās lietas, kas man patīk. Un es nevaru ne par vienu vietu teikt, kad man tur iebās. Ne par vienu. Ja mēs tā izkāpjam no basketbola laukuma, tad kur bija viss tuvāk tev? Tādā ziņā, kad vieta, ja? Man pats pirmais gads, kad spēlēju Barcelonā. Tā ir vienkārši, man liekas, viena no superīgākajām pilsētām pasaulē. Tur tik daudz, kas notiek, tur daudz ko tik var redzēt, un tāda dažādība tāda. Bet man ir paveicies vispār tādās lielās metropolēs spēlēt. Man arī Stambula ļoti patīk. Ļoti, ļoti skaista pilsēta. Prāga arī ļoti patika. Tad, kad tev piedāvā līgumu parakstīt, tu apskaties, kas tajā pilsētā ir? Ir vispār loma tam, kas tā pa pilsētu un uz kuriem tev jābrauc? Vai tikai basketbols? Nē, tagad jau es sāku skatīties uz to, lai es tur justos labi. Tā kā, parasti, ja, teiksim, aģents piedāvā kaut kādus tur variantus izskatīties. Man ir svarīgi, lai es justos, lai ir draudzīgs kolektīvs un labs treneris. Un vieta, protams, es negribētu kaut kādā, tūkstneša vidū vai kaut kur nevar nekur tā kā tikt. Tā man ļoti grūti, tāpēc tādā ziņā Orenburgā bija, jo mēs diezgan tālu no visurienes bijām. Un tā pilsēta viņām bija diezgan tāda, ļoti atgādina tā kā padomu laikus, tā kā tur īsti tādā ziņā bija grūti. Es saprotu, ka tev tur bija stepe ārā, pa logu, tur varēja redzēt, jā? Jā, tur vienkārši neko nevarēja redzēt, vienkārši stepe. Neredz, vienkārši, tukšums. Vientulības sajūta. Jā, man patīk tā, ka ir kaut ko, ja ne vismaz pilsētā, tad vismaz, kad es varu kaut kādā brīvā dienā kaut kur aizbraukt, kaut ko redzēt. Man tas ļoti dod daudz enerģiju, kad es varu kaut kur aizbraukt, apskatīties kaut ko jaunu, iegūt jaunas emocijas, kaut ko pozitīvu, jā. Cik daudz tu to izmanto, teiksim, vispār? Lai kaut kur, sezonas laikā, laika jau nav daudz, bet... Nav, jā. Turcijā mums apmēram tagad tikai 1 dienu dod brīva. Un es to dienu, ja es neesmu pārāk nogurusi, tad es mēģinu tiešām tur iet kaut kur daudz staigāties. Bet Turcijā man tur īsti nepatīk, tāpēc, kad viņiem nav tādu vietu, viņiem nav tādu parku īsti, kur staigāt. Tā, ka mēs te varētu aiziet tur Jūrmalā kaut kur pastaigāt. Vai Siguldā, vai kur. Un tas man baigi tur pietrūkst. Tā daba. Tas man baigi tādu dot enerģiju. Tagad tu esi diezgan mazā pilsētā, vai ne? Salīdzinot. Es esmu diezgan mazā pilsētiņā, jā. Man liekas, kaut kāds 500 000 varbūt, kad priekš Turcijas viņi skaitās mazi, jā. Un sanāk tā, ka, kur mēs dzīvojam, tas ir kalna galā. Un tā pilsētiņa tā kā ielejā ir, apkārt tādi kalni, un tad pie Melnās jūras pašas. Un tā kā, pat cik mēs kalnā dzīvojam, es varu gan pilsētu, gan jūru, gan kalnus visu redzēt. Un tad, jā, es kaut vai izvēju uz balkonu tur un tā stāvu.
Un priecājos, ka visi var redzēt. Bet, mums nedod mašīnas, jo ļoti grūti Turcijā braukt. Es biju izīrējis, ka man bija atbraukts ciemos. Ārprāts, tas nereāli vienkārši. Man 3 līnijas ir un jābrauc tā kā uz priekšu, un tad no šitās līnijas vienkārši izdomā, ka viņš griezīsies. Es nezinu, man tur bija stress katru reizi, kad sēdos pie stūras, man bija ārprāts, kad tik tā lēnām braukt. Kad nezinu, kas tur izgriez. Bet kaut kā viņi tur brauc? Viņiem daudz nav. Man liekas, ka tur ir jāpierot pie tā. Jā, un bija tā, ka kaut kādā sezonas sākumā es gāju tur, bija skaists mums tur rudens, un es biju brīvdiena, es tur gāju tur tā kā staigāties un tā, bet tur īsti nebija kur, tā kā es gāju pa ceļa malu, un tur daudz mašīnas stāvēja kaut ko tur turciski, tur teica, es neko nevaru saprast, un tad es sapratu pēc tās reizes, kad es viena labāk, lai es vispār neeju par to ielu, tur vispār staigāties. Tas bija arī tā kā ārpus pilsētas, tur labi tur apkārt kaut kādi tur dārzi, kaut kādi tur meži mazlietiņi un tā. Bet jā, tad es sajūtos mazliet nedroša, un tad es uzreiz aizskaies mājām, un tad tagad es tikai eju ar kādu komandas biedrinu vai tā, vai uz tādām vietām, kur es zinu, ka nejutīšos nedroši. Tu tomēr pievērs uzmanību, vai ne? Jā, kaut kā. Jā. Sieviešu basketbols, teiksim, tavas karjeras laikā, tu tā vari tā salīdzināt, kas ir mainījies un cik daudz ir mainījies? Un kā tu esi spējusi pielāgoties tam? Jā, mainās, un vēl aizvien viss mainās. Basketbols ir sāk kļūt daudz vīrišķīgāks, tā agresīvāks. Spēcīgākam jābūt ir. Man pašai vēl aizvien mēģinu pielāgoties visu laiku tam visam. Jā, tieši tā agresīvāta spēcīgums un ātrums arī. Grūti? Neteikšu, ka baigi viegli ir, bet jā, tas ir baigais darbs ar sevi. Vai tu gribi uzlabot sevi vai nē, palikt uz tās līnijas. Tā. Un tādā ziņā grūti, tāpēc, kad daudz treniņi un ir nogurums. Bet, ja tu gribi to soli uz priekšu, tad jādara kaut kas tā kā ekstra dažreiz ir. Īpaši man, jo es tā kā priekšgarā centra spēlētāji, kā neskaitos tur ļoti spēcīga. Un līdz ar to man ir jāpiestrādā pie tā, lai es justos spēcīgāka. Kā ar vīriešu basketbolu, teiksim, tu spēles jau skaties noteikti, tu kaut ko vari paņemt no tā, vai tas ir kaut kas cits? Protams, jau no kuras spēles var paņemt, bet pārsvarā skatoties vīriešu spēles, es izbaudu, jo tas, kā viņi spēlē to tā gudri un atlētiski, un tas viss, es vienkārši izbaudu tās spēles, kad es skatos. Jā. Paņemt var, jā, teiksim, tās kustības un tā, bet bieži vien pat es zinu, ka man nesanāks tā, jo tomēr vīrieši ir atlētiskāki un tās lietas. Kā ir, teiksim, tu teici par Turcijā tev ģimenes pat aicina. Tas tā, kā katrā valstī tā ir bijis, ka tev uzaicina kaut kur ciemos, vai tas ir, cik ilgi vispār vajag, lai izpelnītos tādu uzticību no? Es nezinu, kā kuram. Man liekas, tas ir atkarīgs, cik tu esi ieinteresēts ar to cilvēku komunicēt, cik tu ieinteresēts uzzināt par viņa dzīvi, par kultūru. Un kad cilvēki, man liekas, jūt, ka tev tas interesē, un kad viņi cenšas tev parādīt to visu to labāko, kas viņiem ir no viņiem vai no kultūras. Ko tu uzzināji, jā? Tagad, teiksim, pēdējā reizē, kad tu biji? Es sajūtos tā kā mājās. Kad aizbraucu pie komandas biedrenes, bija tā, ka viņiem gan vecāki, gan viņiem turkiem ļoti liels ģimenes. Un es atnācu, un man viss apķēra, un es sajūtos tā kā mājās. Es pat apraudājos, jo es jau nebiju mājās kādu laiku bijusi. Un man likās, cik jauki. Un tad viņi
uzvāra tur īpašas tur ēdienas turku. Nu tā, un man likās, tieši ciemiņiem, viņi visu tā kā, lai ciemiņiem vislabāk. Latvijā mums ir ļoti arī līdzīgi tā, bet tur, man liekas, viņi iedos tā kā pēdējo, kas viņiem ir. Varbūt izrādās vienkārši, ne? Es tā īsti nesajūtu tur to. Un es teicu, lūdzu, ja jums ir iespēja brauciet uz Latviju, es gribu to pašiem parādīt, nu tā, un dot. Un tik ļoti tā kā jūtos tiešām kā mājās. Kā ar turku kafiju? Nedzeru. Es toreiz, kad Stambulā spēlēju, es pagaršoju, bet man nevisai. Bet mums visas komandas biedrenes dzer, un pēc tam zīlē viņiem ir kaut kāda tur viena, es nezinu, pazīstamā zīlniece, un viņi sūta bildes, un tad tur stāsta, kas tajā dienā tur notiks. Es tik sēžu, un man smiekli nāk. Atgriežamies spēles otrajā puslaikā Austrum Eiropas sieviešu basketbola līgā. Pirmā pusfināla spēle starp Smoky Minsk no Baltkrievijas un Basket Gdiņa no Polijas. Otrajā pusfināla spēlē šodien 5 savā starpā tiksies TTT Rīga. Tātad Latvijas komanda pret Astana Tigers komanda no Kazahstānas. Un, ja skatāmies spēles statistikā, tad labākā Minskas komandā Giedre Paugaita ar 14 punktiem. Viņai arī 6 atlēkušās bumbas un 5 izprovicētas piezīmes. Taisnības labi jāsaka, viņai arī 5, bet 3 kļūdas, bet tāpat viņi ir efektīvākā savā komandā ar 18 efektivitātes punktiem. Vēl jāizceļ arī Marina Ivaščanka, kurai 3 atlēkušās bumbas, 2 rezultīvas piespēles, 2 izprovicētas piezīmes un 5 punkti. Tāpat 5 punkti arī Viktorijai Pankovai, kurai arī 3 rezultatīvas piespēles. 5 rezultīvas piespēles izpildījusi Volga Zizjukova. Tāds īsumā Smoky Minsk komandas rezultatīvākie un labākie. Basket Gdiņa komandā pārliecinoši līderi ar 12 punktiem Ešlija Šilce, tas viss 18 minūtēs. Tikai 2 minūtes nav spēlējis pirmajā puslaikā. Vēl Šilcei arī 4 izcīnītas bumbas. Visi precīzi soda metieni, 6 no 6, 4 rezultatīvas piespēles, 4 izprovicētas piezīmes, 2 pārtvertas piespēles. Šilce šodien ir bijusi pārliecinoši šajā spēlē, un vēl 10 punkti arī Peresai Džonsonai, kurai 5 izprovicētas piezīmes, 4 izcīnītas bumbas un arī 1 pārtverta piespēle. Lielākais pārsvars bija 15 punkti Smoky Minsk komandai, tagad tie ir vairs tikai 4 punkti, jo otro ceturtdaļu uzvarēja Basket Gdiņa ar 20-14, savukārt pirmo uzvarēja Minskas komanda 27-17. Gdiņai neviens no tālmetieniem, jāsaka, gan tikai 2 tādi ir bijuši, nav bijis precīzs. Savukārt Smoky Minsk 7 no 16 tālmetieniem ir krituši grozā. Pagaidām rezultāts arī atbilstoši spēles gaitai. Jāsaka, ka Smoky Minsk gan ļoti daudz kļūdījās. Kopskaitā 15 kļūdas Smoky Minsk, tikai 8 kļūdas Basket Gdiņa komandai. Un spēle var turpināties ar Gdiņas uzbrukumu. Tas nozīmē, ka jau otrā puslaika sākumā vēl vairāk samazināt pārsvaru būs iespēja Gdiņas spēlētājiem. Peresa Džonsona šoreiz uzreiz ir precīzi no groza apakš. Vairāk kārt jau teica, ka Džonsonai īsti nekrita bumbu grozā. Vairākas reizes viņu pamet no groza apakš garām, lai gan jāsaka, 4 no 7 2-punktu metieniem viņi ir realizējusi. Tā kā šie 57% ļoti labs procents. Bet ar ātru tālmetienu atbild arī Minskas komanda un Volga Zizjukova precīzi no tālās distances un atkal lielāks, cik lielāks, bet 5 punktu pārsvars Minskas komandai. Iesāk Škeroviča savas komandas uzbrukumu, jau Suknarovska nokļūdās viņa piespēlē. Minska šo bumbu pārņem savā kontrolē un jau pretuzbrukums Minskai. Zizjukova atkal bija pie bumbas. Šobrīd jau Stjepanova piespēle tālāk Stūrī Urbanovičai. Urbanovičs nav precīzi no tālās distances un jau Škerovičs iesāk atkal savas komandas uzbrukumu. Škerovičs pati ar bumbu, piespēlēsim groza Ešlijas Šilcei un Ešlijas Šilce tiek apturēta tikai ar noteikumu pārkāpumu. Kaķerina Urbanoviča nopelna sev otro personīgo piezīmu un kārtībā reiz nosūta Šilcu uz soda metienu līnijas. Pirmajā puslaikā un līdz šim Šilcei 6 soda metieni ir bijuši, visi 6 ir bijuši precīzi. Un jāmēģina realizēt arī nākamie 2. Pirmais no tiem jau krīt grozām. Atkal
Vairs tikai 4 punktu starpība. Ja trāpīs otro, tad līdz 1 metiena attālumam būs pietuvojušās Gdiņas spēlētājs. Šo lielo 15 punktu pārsvaru pretiniecēm būs samazinājuši, un tā arī notiek. 3 punktu starpība vairs tikai šajā spēlē. Otrajā puslaikā nospēlēt minūti un 20 sekundes. Tatjana Trojna tālu no groza jau mēģināja traucēt šī uzbrukuma iesākumu un kopumā palīdzot arī pēc tam partneriem. Gdiņa šo Minskas uzbrukumu ir atbruņojušas un Škeroviča stūrī bija iespiest, bet tiek ārā labi no situācijas, piespēle Trojnai. Trojna pēc tam Persai Džonsonai un Džonsona netrāpa no groza apakšu, norādot tiesnešiem, ka ir neatļauti kavēti, tomēr spēle var turpināties. Minskas komandas uzbrukums tuvu grozam nonākusi bija jau Iva Ščanka, tomēr piespēle uzreiz pēc tam seko Giedrei Paugaitai, un Paugaita tiek apturēta ar noteikumu pārkāpumu. Peris Džonsona nopelna pirmo personīgo piezīmi sev šajā spēlē, pirmo arī komandai šajā puslaikā, un uz soda metienu līnijas stājās Paugaite un savu pirmo soda metienu realizē. Paugaita labākā savā komandā ar 15 punktiem, 6 izcīnītām bumbām. Arī otrais soda metiens ir precīzs, līdz ar to 16 punktu šai spēlētājai. Nedaudz tālākā viena metiena attālums, nu jau attālinājušās ir Minskas komandas spēlētājs, nu tomēr viņām iespēja šobrīd aizsardzībā nosargāt šos 5 punktus, ko viņas neizdara. Peris Džonsona no groza apakši ir precīzi un vēlreiz skatās tiesnešu virzienā. Vēlreiz acīmredzot 3 kontakts. Nu, garām spēlētājiem jārēķinās zem groza tur. Kontakts būs laika, galu galā basketbols ir kontaktu spēle. Un, ja Džonsoni sedz agresīvu un viņa par to sūdzās tiesnešiem, tad šeit Džonsona aizsardzībā viegli palaiž savu pretinieci garām. Un tiesnešiem ne par ko nav jāšaubās. Nu, ja pret viņu tā spēlē, varbūt viņai arī jāmēģina tā spēlēt, vairāk ejot kontaktā. Tomēr tas paliek Džonsonas ziņā. Tomēr atkal precīzi ir Škeroviča. Tālmetiens krīt grozā un vairs tikai 2 punktus starp šīm komandām. Minskas komandas uzbrukums izdodās 2+1 gājiens Jahuenijai Stepanovai, protams. Atvainojos, ka nedaudz citreiz neprecīzi izrunāju šos uzvārdus. Nu, nav mana ikdiena, ne Baltkrievu uzvārdi, ne poļu uzvārdi. Tā kā mēģināšu spēles laikā arī, protams, iemanīties. Bet, neatkarīgi no tās, Stepanovai šodien 3 punktu gājiens šajā brīdī, 5 punkti šajā spēlē. Un atkal +5 Minskas komandai. Ātri atbild Ešlija Šilds ar precīzu tālmetienu. Atkal samazina līdz 2 punktiem šo pretiniešu pārsvaru. Nu, pagaidām trešā ceturdaļa iesākusies pietiekami rezultatīvi. Nospēlēts 3 minūtes tikai un jau 20 punkti abām komandām gūti šajā ceturdaļā. Tā kā trešā ceturdaļa rezultatīva un arī lielā mērā basketbolā tieši trešajā ceturdaļā bieži vien daudz kas izšķirās. Kāda komanda neatnāk uz otro puslaiku tik noskaņojušās kā pretinieces. Bieži Latvijas sportā esam to novērojuši, ka pēc lielā pārtraukuma komandām grūtāk ir ieskrieties. Ešlijs Šilds izvirza pirmo reizi šajā spēlē vadībā savu komandu, kad nospēlēts ir 23 minūtes un 40 sekundes. Visu spēli vadībā atradās Minskas spēlētājs, +15 bija pat viņām, bet Ešlijs Šilds trāpīdama tālmetienu, kopumā viņai 20 punkti šajā spēlē, izvirza vadībā Gdiņas komandu, palīdz nospēlēt savai komandai aizsardzībā un jau Gdiņas spēlētājām iespēja savu pārsvaru palielināt. Gdiņa uzvarēja gan otro ceturdaļu, gan ir vadībā šajā trešajā ceturdaļā. Un vēl 2 punkti Tatjanai Trojnai, jau +3 pretiniecēm un Minskas komanda var teikt tādā bedrē, bet tādā neziņā šobrīd varētu teikt, ka 18 punktus ir zaudējušas. Pretiniecēm bija +15, šobrīd -3. Tatjana Trojna izglāba šo bumbu, piespēlē Suknarovskai, tomēr Suknarovska no groza apakša nav precīzi. Vēlreiz neizdodās iekarot grozu, un tā ir labā ziņa, protams, Minskas komandas atbalstītājiem, ka nepalielināja Gdiņa šo pārsvaru vēl vairāk. Toties
Mīnska šo pārsvaru samazina šobrīd. Precīzi ir Ivaščanka no groza apakšas un minūtes pārtraukums šajā spēlē, bet tikmēr varam atkārtojumā redzēt Mīnskas komandas pēdējo uzbrukumu. Ja runājam par Minskas komandu, Baltkrievijas čempionis 2014. un 2015. gadā. Tāpat Baltkrievijas vicečempionis 10., 11., 13. un 16. gadā 4 sezonas FIBA Eiropas kausa izcīņā aizvadījuši 2011., 2014., 2015. un arī šajā sezonā. Galvenais treneris Andrejs Vavļevs, kā jau minēja. Un vēlreiz Minskas uzbrukumi jūsu ekrānos, un tuliņ arī minūtes pārtraukums būs noslēdzies. Austrumeiropas basketbola līgas izspēles kārtība 8 komandas no 6 valstīm regulārajā sezonā izspēlēja vienapļu turnīru. Katra komanda apmeklēja 3 sabraukumus, regulārās sezonas 4 labākās komandas kvalificējās šim četvrtfinālam Rīgā. Formāts ir līdzīgs kā Austrumeiropas jaunības basketbola līgai, jeb EIBL, FIBA apstiprinātām sacensībām, kuras 2016. gadā, kurās piedalījās 228 komandas no 26 valstīm. Pirmais posms notika Rīgā no septembrī, otrais Viļņā novembrī, trešais posms šajā līgā notika Tallinā un Gdiņā janvārī, un šobrīd četvrtfināls Daugavas sportnamā Rīgā. Organizatori arī ir latvieši, tēvs Igo Zanders un dēls Edgars Zanders, attiecīgi arī prezidents un ģenerālsekretārs, un līdz ar to šīs gods Rīgai uzņemt šo pirmo četvrtfinālu arī līdz ar to nopelnīts. Pēdējās 5 minūtes trešajā ceturtdaļā gan jāsaka, vēl 10 būs arī ceturtajā, tas viss pamatlaikā. Varbūt būs arī pagarinājumi. Šī spēle neprognozējama. 15 punktu vadība Minskai, jau tikko bija 3 punktu vadība Gdiņai. Uzbrukums Minskas komandai turpināsies, noteikumu pārkāpums Gdiņas spēlētājām. Un Minskai iespēja šajā uzbrukumā atkal atjaunot vadību sev. Tikai minimāls pārsvars ir pretiniecēm. Tā kā der arī 2 punktu metiens, ja grib ātri atrasties vadībā. Jāsaka, ka jāuzbrūk grozam. To arī dara Minskas spēlētājs. Tāls metiens nav precīzs, uzbrukuma laiks tuvojās beigām un jau jāstājās aizsardzībā. Škeroviči iesāk savus komandas uzbrukumu, tālāk Trojnai. Trojna atpakaļ Škerovičai, izmantos viņa Amēlijas Rembuževs, kas likto aizsegu. Rembuževs, ka pati saņem piespēli, izpilda pusstāvu metienu, 2 punktu rīt grozā un atkal plus 3 polietēm. Sauksim par polietēm, tādēļ, ka Polijas komanda, protams, visas spēlētājas nav polietas, tāpat ir Škeroviča no Melnkalnes, Tatjana Trojna, tālāk jau Suknarovskai un vēl 2 punkti grozā, jau 5 punktu pārsvars, lielākais pārsvars šajā spēlē Gdiņas komandai. Šajā pārī Smoki skaitās favorītas, jo viņas sezonu noslēdz regulārajā turnīrā 2. vietā, Gdiņa finišēja 3. vietā, Smoki tikai 2 zaudējumi. Šo sezonu Gdiņai 3, vienīgā komanda bez zaudējumiem, mūsu pašu TTT Rīga ar 7 uzvarām, 7 spēlēs un pārliecinoši 1. vieta. TTT uzvarēja savā apakšgrupā, kurā spēlēja arī Skibirkšķis Viļņus, Basket Gdiņa un Horizont Minsk. Tā kā šīs dienas abas komandas pret TTT ir spēlējuši un acīm redzot 3 komandas no TTT grupas. Es runāju par septembrī notiekošo turnīru, spēlē šeit, bet visas šīs komandas, protams, ir spēlējuši savā starpā, un visas šīs komandas TTT ir uzvarējuši. Kā jau minēju, Minska zaudēja 2 spēles, Gdiņa 3 spēles, un Astanas Tīģeri atstāja aiz svītras Viļņas Skibirkšķis komandu, un tieši tāpat arī Minskas Horizont, kurām tieši tāpat kā Tīģeriem 3 uzvaras, 4 zaudējumi, bet savstarpējo rezultātu attiecība labāka bija Astanas komandai, un līdz ar to arī viņas iekļuva fināla 4. un no tālās Kazahstānas jābrauc uz Rīgu aizvadīt šo 4 finālu. Bet tikmēr turpina palielināt pārsvaru Gdiņas komanda sev. Ešlija Šilcei šobrīd 2 sodu metieni, un ar abiem izdodās šo pārsvaru nedaudz
samazināt un pietuvoties atkal līdz 5 punktiem. 3 minūtes 3. ceturdaļā ir atlikuši. Šilcei 22 punkti, 5 bumbas, 5 rezultīvas piespēles, bet šobrīd viņas komandas aizsardzībā. Tatjana Trojna nav precīzi no pustālās distances, pati tur labi pacīnās par bumbu, tomēr pārsvars ir Minskas spēlētājām un viņas šo bumbu izcīna, līdz ar to viņām arī pretuzbrukums. Tāls, ļoti tāls metiens Amberai Džonsai. Protams, Džonsa tā bija, kas izpildīja soda metiens, sajauca šīs abas leģionāras pretinieku vienībās. Un ar tālmetienu tomēr neatbild Škeroviča. Pietuvojušās līdz 2 punktiem, līdz ar šo Džonsas tālmetienu ir viņas spēlētājs, un jau viņām iespēja rezultātu starpību izlīdzināt, ar tālmetienu pat palielināt līdz 1 punktam. Nav precīzi Iedra Paugaite, arī partneri izcīnot bumbu, groza apakšā Kresa nav precīza, un jau noteikumu pārkāpums tiek fiksēts Zjuskovai. Pārkāp viņa noteikumus pret pretiniešu komandu šīs dienas pārliecinošo līderi Ešlija Šilts, kurai 20 punkti, un Šilcei vēl 2 soda metieni. Jāuzslavē šeit Škerovičs, kur iedeva ļoti labi piespēlē ātrajā uzbrukumā, un tur nekas cits vairs neatlika kā Zjuskovai pārkāpt noteikumus. Pirmais soda metiens Šilcei precīzs. Jau viņai 21 punkts. Kā jau minēju, Gdiņa spēlē spēcīgajā poliešu čempionātā un pēc regulārā turnīra 5. vieta, apstājās gan ceturtdaļu finālā, 0-2 zaudēja nesenajām Eirolīgas dalībniecēm Polkovicas komandai. Un, kā jau minēju, Agnieška Bibžītska 4. februārī aizvadīja savu pēdējo spēli. Komandas līdere, Ešlija Šilts viņas vietā ir paņemta un redzam pēc rezultātu ļoti labi aizstāja šo spēlētāju un ļoti labi savus pienākumus pilda. Tāpat nespēlē arī Gdiņas komandai viena no līderēm, Anete Kotnis, un traumas dēļ. Diemžēl šai vienai no labākajām spēlētājām šīs četrdfināls ir jāizlaiž. Kļūda fiksēta šeit pieredzējušai Škerovičai. Joprojām viņas komandai plus 4. Džonsa sāsina uzbrukumu, tālāk jau saspēle pa perimetru, dodās uz grozu Urbanoviča. Un Urbanoviča ir precīzi samazina atkal līdz 2 punktiem Gdiņas pārsvaru. Minūte 18. 3. ceturdaļā. Un jādomā, ka 4. ceturdaļā būs izšķirošā un ļoti interesanti, jo šobrīd tikai 2 punkti starp šīm komandām, bija pat plus 15 vienai komandai, pēc tam plus 7 otrai komandai, bet šobrīd tikai plus 2 vadībā ir Gdiņa, viņām arī plus 6 3. ceturdaļā, un šeit pārkāpums Marinai Ivaščankai. Šilca pirmo reizi nokļūdās soda metienos šajā spēlē. Līdz šim viņai 10 no 10 izpildītajiem bija precīzi, un šobrīd 11. lido grozam secen. 12. ir precīzs, 11 no 12 soda metieniem, domājams, ļoti labs rādītājs. 11 punkti tikai no soda metienu līnijas, kopā viņai 23, 12 no spēles, 11 no soda metienu līnijas. Ļoti agresīva spēlētāji ir bijusi, daudz izprovicējusi pārkāpumus, un ja precīzi, tad 7 izprovicēti pārkāpumi Šilcei, tieši tik aktīvi viņa šodien ir bijusi. Bet Pēres Džonsona šobrīd uzbrukuma smailē, izmāna vienu pretinieci, Iedra Paugaiti, bet otra pretinieci tik viegli neuzķerās. Atbruņotas ir spēlētājs, minimāls pārsvars Gdiņai, viens uzbrukums šobrīd Minskas komandai, būs vēl viens uzbrukums arī Gdiņas komandai, fiksēta spēle ar kāju, un Ambera Džonsa ir nospēlējusi ar kāju, Ešlija Šilce piespiež viņu nokļūdīties, un līdz galam varēs spēlēt Gdiņas komanda, tā kā ja nekādu kļūdu nepieļaus, tad faktiski pēc 3. ceturdaļas Gdiņai būtu jāatrodās vadībā, neatkarīgi no tā, vai viņas gūs punktus vai negūs. 3. ceturdaļas beigu signālam būtu jāatskan bumbai esot Gdiņas komandas īpašumā, tā būtu jābūt pēc
loģikas principu. Peres Džonsone. 3 sekundes vēl. Šilca, Peres Džonsone. Suknarovska nav precīzs viņas metiens, un tā arī notiek. Noslēdz šo trešo ceturtdaļu tieši Gdiņas komanda, +1 arī viņām par Cmokī Minsk. Mums neliela reklāma un esam atpakaļ uz šīs interesantās spēles pēdējo pamatlaika nogriezni. Sveiks! Izskatās, ka tev nav viegli. Pamēģini Fiskars. Šo lāpstu var cieši satvērt, skat, cik tā ir asa. Un tā ir arī viegla. Šī tev būs piemērotākā. Fiskars Exact. Piedalies Fiskars pavasara kampaņā veikalos un vari laimēt dārza šķūnīti. Skābā ķermenī skābs garastāvoklis. Kafija, saldināti dzērieni, alkohols un termo apstrādāti ēdieni disbalansē tavu pH līmeni. Jūties labi, sabalansējot savu pH ar dabīgu sārmainu minerālu ūdeni. Aqualēr pH 9+. Ērce! Austrijas vakcīna droši pasargās tevi no ērču encefalīta. Ceturtdaļa Austrum Eiropas sieviešu basketbola līgā starp Cmokī Minsk un Gdiņa basket ir sākusies pusfināls. Pirmais pusfināls, otrajā pusfinālā šodien TTT Rīga tiksies ar Astanas Tigers komandu. Tas jau 5:00 arī jūsu TV ekrānos Sportcentrs.com piedāvās šo tiešraidi, bet iesākoties ceturtdaļai atkal pēc ilgāka laika vadībā izvirzās Minskas komanda ar 1 punktu starpību, 64-63. Gdiņa to ilgi negrib pieļaut, tieši līdz Šilca ņem atkal visu savās rokās, trāpa bumbu grozā no tos distants un 25 punkti viņai šodien, un viņas komanda atkal vadībā. Jāatzīmē, ka vadībā ar 15 punktiem Minskas komanda bija pirmajā puslaikā. Otrajā vairs tikai pirms brīža bija 1 punktu pārsvars. Ambera Džonsa pati nav precīzi, pati izcīna uzbrukumu bumbu, dodot iespēju savai komandai uzbrukt atkārtot. Tomēr Gdiņas komanda ilgi tā negrib to atstāt. Pašas šobrīd pārtērušas bumbu. Ātrajā uzbrukumā Škeroviča iesāk šo uzbrukumu. No jau Peres Džonsona sodmetie līnijas, atdod bumbu atpakaļ Škerovičai, pati liek aizsagu. Škerovičs tālāk Šilcai, Šilca tālāk Peresai Džonsonai, 5 sekundes atlikuši, Džonsona ir precīza un atkal būs 3 Gdiņas komandai. Divi pirmie numuri šajā spēlē, bieži vien viens pret otru, Ambera Džonsa Minskas komandā un Ešlija Šilca Gdiņa basket komandā. Nu, Šilca šodien manām pārāk 25 punktus, 6 atlēkušās bumbas, 6 rezultīvas piespēles, turpretī Džonsai uz pusi mazāk punkti, 13 punkti un 2 rezultīvas piespēles, 2 atlēkušās bumbas, 3 punktu metiens, precīzs Gdiņas komandai, Škerovičs ir precīzi no tālās distants un nu jau atkal +4 Polijas komandai, tomēr būs iespēja samazināt šo pārsvaru Volgai Zjuskovai, kura nopelna personīgo piezīmi Peresai Džonsonai. Pašai, protams, viņai nav personīgā piezīme. Un Peres Džonsona pārkāpus noteikums, otrā piezīme Džonsonai. Un uz sodametienu līnijas Žižkova, kura pirmajā sodametienā nav precīzi. Nu, labākais, ko viņa var būt 1 punktu šajā uzbrukumā, tā arī notiek. Pašai viņai 7 punkti, 7 rezultīvas piespēles vēl arī Žižkovai. Savas partneres viņa pietiekami veiksmīgi apgādājas uzbrukumos un par to arī sev nopelnījusi rezultīvās piespēles. Tatjana Trojna bija labā pozīcijā, tomēr nolēma šo uzbrukumu pagarināt, likt vairāk pastrādāt aizsardzībā pretiniecēm un arī
Šī uzbrukuma pagarināšana dod rezultātu. Peris Johnson no groza apakšā atkal ir precīzi, atkal 5 punktu vadība. Gdiņas komandai 7,5 minūtes 4. ceturdaļā. Arvien biežāk skatīsimies uz laiku, tuvojoties spēles beigām. Protams, ir iespējams arī pagarinājums, bet redzēsim, kā izvērtīšies šis mačs. Nav precīzi Žižkova vēlreiz no pustālās distances, neskatoties piespēli Perisai Johnsonai zem groza. Jāpaslavē Škeroviča par šo ērgļāci, varētu teikt. Viņai jau šodien 6 rezultīvas piespēles. Ja trāpīs pirmo soda metienu Peris Johnson, tad būs arī 7. rezultatīvā piespēle, bet no laukuma centra zem grozas caur vairākām spēlētājām iespēlēja Jelena Škeroviča šo bumbu. Johnson trāpa pirmo soda metienu, līdz ar to 7 rezultīvas piespēles Škerovičai. Apsteidz viņa par vienu piespēli savu partneri Ashley Shields, kurai 6. Kā komanda šodien labāk spēlē Gdiņas komandu, un līdz ar to viņas arī vadībā jau ar 6 punktiem. Neizdodās samazināt pretiniešu pārsvaru Mīnskas komandai. Viņas arī šajā ceturdaļā ir iedzinējos ar 12-5. Un vēlreiz labā aizsardzība. Suknarovska jau ātrajā uzbrukumā piebremzē viņu šo uzbrukumu. Zina, ka viņas komandai ir pārsvars, ka pretinieci ir tās, kurām ir jāsteidzās. Šeit Peris Johnsona šķiet bumba atstāja laukumu, tomēr tiesneši fiksē citādāk un paveicās šobrīd Johnsonai. Redzēsim atkārtojumā. Pati Johnsona izmet bumbu ārpus laukuma robežām. Tiesnesei izskatījās, ka Embera Jones ir pieskārusies bumbai. Kā ir tā, lai paliek. Visi esam cilvēki, visi varam nokļūdīties. Neizdodās trāpīt šos 2 punktus Suknarovskai, un bumba pienākās Mīnskas Smoki komandai. Atbruņota tiek Embera Jonesa, par daudziņu tur mēģināja pati spēlēt. Ātrais pretuzbrukums jau Gdiņas komandai noslēguma fāzē. Tatjana Trojna precīzi no groza apakšu, un lielākais pārsvars šajā spēlē jau Gdiņai 8 punkti. Un pagaidām izskatās, ka Gdiņa arī plāno šādi noslēgt šo maču ar pārsvaru sev. Gdiņai arī izteikts pārsvars tribīnēs. Abās Daugavas sporta nama tribīņu pušlēs ir Gdiņas atbalstītāji. Daudz cilvēku no Polijas atbraukuši izbaudīt šo skaisto pavasara nedēļas nogali Rīgā. Kāpēc ne? Labs laiks, labs basketbols, skaista pilsēta. Tā kā visi kārtībā un vēl var atbalstīt savu iemīļoto komandu. Urbanovičai soda metienu, pirmais ir precīzs, izdodās nedaudz samazināt pretiniešu pārsvaru. Jāmēģina Mīnskas komandai jau šobrīd, protams, deldēt šo pretiniešu pārsvaru, jo pagaidām pretinieces attālinās. Mīnskas komanda tuvāk netiek, arī šajā ceturdaļā 12-7 vadībā ir basket Gdiņa. Škerovičam. Nostaigāt Škerovičai nepiekrīt, viņa pati devās uz grozu un liekot 3. soli atdeva piespēli. Būtu sekojas uzreiz metiens pa grozu, nekas tāds nebūtu noticis. Mēģināja viņa sarežģīt šo uzbrukumu. Ja būtu viss izdevies kā ieplānots, tad būtu vēl stabili 2 punkti no groza apakš, bet šoreiz tā nenotiek un jau jādodās aizsardzībā un uzbrukums Mīnskas komandai. 5,5 minūtes 4. ceturdaļā. Embera Jonesa liķējot sev pa galvu rāda, ka kombinācija galva pret Pankovu tiek pārkāpti noteikumi. Gdiņai 3. komandas piezīme. Suknarovskai 3. personīgā piezīme. Un uzbrukums var turpināties Mīnskas komandai. Tālu no groza Kresa. Un precīzi stāvmetiens. Urbanoviča precīzi no tālās distances līdz 4 punktiem samazina pretiniešu pārsvaru. Tā ir laba ziņa Mīnskas komandas atbalstītājiem, kuri gan ir izteiktā mazākumā vismaz šeit Daugavas sportnamā, iespējams pie TV ekrāniem. Komandai atbalstītāji ir vairāk, bet to es jums nemācēšu pateikt. Šobrīd uzbrukums Škerovičas pustālais metiens. 3 sekundes bija atlikuši līdz uzbrukuma beigām. Škeroviča ir precīzi un Gdiņa
atkal vadībā ar 6 punktiem. Ambera Džonsa pret Kataržinu Suknarovsku. Vēlreiz Ambera Džonsa. 10 sekundes atlikušas, pati spēlēs. Nē, tomēr izspēlē partnerei, paslīd tur Šilca uz grīdas, bet paveicās Šilcei, jo Urbanovičs izkāpus ārpus laukuma robežām. Līdz ar to Šilca nevarēja palīdzēt vairs aizsardzībā, jo atradās guļus uz grīdas un tomēr izkāpja ārpus laukuma robežām Urbanoviča. Un bez uzbrukuma grozam noslēdzās šīs Minskas mēģinājums un 4,5 minūtes līdz 4. ceturtdaļas beigām savu uzbrukumu iesāk Gdiņa Basket un Jelena Škeroviča. Nu, labi māk Džonsoni ieņem vietu zem groza, aizlavoties aiz aizsardzēm, aiz muguras. Partneris to bieži pamana, galā 7 rezultīvas piespēles Šilcei, 6 Škerovičai. Un jau manis pieminētā Pēres Džonsoni ir vēlreiz precīzi, 2 punktu metiens ir grozā un nu jau +8 lielākais pārsvars noteikti šajā spēlē. +15 lielākais bija Minskai, nu jau +8 Gdiņas komandai un minūtes pārtraukums Minskas komandas treneru sastāvam. Vadībā šobrīd Gdiņas komanda, kā jau minēju un stāstīju jau par Minskas komandu, tad pastāstīšu arī par Gdiņu, divkārtējas Eirolīgas vicečempionis 2002. un 2004. gadā. Kazahstānas. Ne, Kazahstāns ir, protams, Astanas Tīģeri, bet Polijas komanda ir 11-kārtēja Polijas čempione. 14 sezonas FIBA Eirolīgā no 98. līdz 2012. gadam. Polijas kausa ieguvējas 5., 7., 8., 10. un 11. gadā. Protams, 2000. Otrā vieta Austrum Eiropas sieviešu basketbolīgas regulārajā čempionātā. 5. vieta Polijas čempionātā šogad. Un tāds ir īsumā Gdiņas komandas sasniegumu dēlis, ja tā varētu teikt, bet 4 minūtes un 5 sekundes atlikušo 4. ceturtdaļā, kur Gdiņas komanda vadībā pret Smoki Minsk. Nu, neļauj īpaši tuvāk grozam tikt Amberai Džonsai. Vairs 5 sekundes atlikuši, nodriblējusi. Viņa bija gandrīz 20. Nu, savās rokās Urbanoviču ņem bumbu. Iet līdz galam un tur izpelnās pret sevi personīgo piezīmi. Pēres Džonsoni pārkāp noteikumus un ar neatlaidību tomēr Minskas komanda panāk sevi iespēju izpildīt 2 soļu metienus. Pašām tik uz viņi vēl jārealizē un Urbanovičs stājusies sodmetie līdīs. Viņai 12 punkti, 2 izcīnītas bumbas, 1 rezultīvu piespēle. Un šobrīd iespēja gan palielināt savu punktu bagāžu, gan izlīdzināt, bet samazināt rezultātu starpību. Nu, pirmajā soļu metienā gan Urbanovičs nav precīzi un traucē pamatīgi jau arī šīs troksnes tribīnēs. Daudz tie skaļas īstas bungas. Es varētu teikt, ka man ir paveicies, jo man uz ausīm ir uzliktas lielās austiņas, komentētāja austiņas, bet ja man tāda nebūtu, tad es domāju, ka manas bungādiņas vakarā par sevi atgādināt, jo troksnis šeit Daugavas sportnamā patiešām liels un atmosfēra ir kārtīga sacensība atmosfēra. 7 punktu spēle, uzbrukums Minskai. Šī tā kā ar abām rokām piedriblēja, tomēr acīm redzot, ja tiesneši neko nesaka, tad tā nebija. Bet nu, ar vairāk kārtējiem centieniem, tomēr Marina Kresa ir precīzi no groza apakš. Un, kā jau teicu, par Marinu Kresu māc mani šaubas par viņas veselību, par ko liecina šīs mazais spēles laiks Baltkrievijas līgas finālā. Tikai 16, 10 un 8 minūtes, attiecīgi 3 spēlēs. Bet šoreiz no groza apakš viņa precīzi, 2 minūtes 45 sekundes. Tatjana Trojna nav precīzi, viņas metienu bloķē Marina Ivaščanka. Un uzbrukuma laiks ir beidzies Gdiņas komandai, līdz ar to pie -5. Smoki Minsk dosies savā uzbrukumā. Nu, interesanti būs skatīties spēles beigas. Spēle ļoti līdzīga.
uzvarēja ar 10 punktiem Minskas komanda pirmo ceturdaļu. Pārējās trijās šobrīd ir, pārējās divas no trim zaudēja, trešā no tām šobrīd ir It, un arī tajā viņas ir iedzinējos ar 4 punktiem pagaidām. Nav precīzs, šis būs tālais metiens Žiskovai. Kataržina Suknarovska. Loģiski, ka viņa pietur bumbu, tāpat kā partneris spēlēja ilgi šajā uzbrukumā. Rāda Škeroviča kādu kombināciju izspēlējas. 8 sekundes ir atlikušas. Tatjana Strojnas tālmetiens nav precīzs. Pirmā pie bumbas ir Paugaite. Paugaitei šodien jau 11. atlēkusi bumba. Viņai arī 18 punkti. Tā kā double-double, jeb divciparu rādītājs divās statistikas ailēs ir sakrāts. Viņa tāda pagaidām ir vienīgā šajā spēlē. Līdz triple-double, jeb 3 ciparu skaitlim vēl patālu. 104 sekundes 4. ceturdaļā. Uzbrukums Minskai. Šilca izmanto iespēju, kad pazaudējuši bumbu ir pretinieces, realizē pati 2 punktus un panāk +7 savai komandai, kas, priekš Minskas komandas šobrīd ir patiesībā ļoti nepatīkami. Neizdevās pašām gūt 2 punktus, būtu varbūt bijuši 74 pret 79, tikai 5 punktu starpība. Un šobrīd 3 punktu starpība, bet šobrīd ir 7 punktu starpība. Pašām neizdevās gūt grozu, un pretiniecēm savukārt tas izdevās, un līdz ar to atkal šie nepatīkamie -7. Vēl 1 minūtes pārtraukums pēc šī būs palicis Minskas komandai, 2 vēl ir Basketa Gdiņas komandas. Galvenajai trenerei Katažinai Didekai. Bet viss vēl var šai spēlē mainīties. Vēl daudz pietiekami salīdzinoši laika, 95 sekundes. Jāsaka, veiksmēji gan ir jāstāv blakus Smoky komandai, un acīm redzot šis lielais pārsvars pirmai puslaikā, kas bija 15 punkti, nedaudz iemidzināja, protams, iemidzināja Smoky komandas spēlētājs, un līdz ar to arī šobrīd -7 pamatlaika beigām tuvojoties. Protams, ātrs tālmetiens Minskai nav precīza. Pankova tam ar pat izcīna bumbu. Vēl viens tālmetiens. Šoreiz jau Kresa izmēģina savu roku, bet zem groza noteikums pārkāpus Kataržina Suknarovska. Un tas nozīmē, ka 2 soda metieni laikam stāvot uz vietas. Jāizpilda būs Minskas komandai. Un redzēsim, kurā brīdī Suknarovska pārkāp šos noteikumus. Redzam, tur viņa Urbanoviču nelaiž vaļā, un līdz ar to arī loģiski, ka soda metieni Urbanovičai. Piezīme norma ir jau Gdiņas komandai. Urbanoviča pirmajā soda metienā ir precīza. Samazina šobrīd līdz 6 punktiem. Ja trāpīs arī otro, tad būs 5 punktu starpība. Urbanovičai 15 punkti pēc 2 precīziem soda metieniem, un vairs tikai 5 punktu spēle uzbrukumu Gdiņas komandai. Protams, ka Gdiņa spēlēs ilgi, dedzinās sekundes, bet īsti gaidīt spēles beigas viņas vēl nedrīkst, jo galā vēl minūte un 10 sekundes. Pašām vairs tikai 10 sekundes. Pārtver šo bumbu Smoky komanda. Jāpaslavē Kresa, kas izmantoja šo iespēju. Bumba jau faktiski lidoja viņai rokās. Šobrīd zem groza Paugaite. Protams, ka viņa mēģinās iekrot grozu, tomēr nedaudz pietrūks, lai būtu precīzs uzbrukums. Jau gan švakākā situācijā šobrīd ir Smoky. Saņem informāciju no galvenā trenera, jāpārkāp noteikumu. To arī viņas dara, nosūta uz sodmetienu līnijas. Šodien tik ļoti labi spēlējošo Šilcu, kurai jau 27 punkti. Tomēr kāda sodmetienu līnija pareizi. Tikai 2 pārkāpumi Smoky Minskas komandai. Tā kā viņam vēl jāpārkāp ātri noteikumi, to arī viņas dara. 3. komandas piezīme, sagaidam tuliņ. Arī 4. komandas piezīme pēc šīs bumbas ievadīšanas spēlē. Noteikums pārkāps arī loģiski uzreiz, bet neļauj Gdiņa to izdarīt. Un tikai tagad Kresa pārkāp noteikumus. Un 44 sekundes vairs atlikuši līdz pamatlaika beigām. Spēlētāji mājiņas vēl. Nē, šobrīd tā bija tikai 4. komandas piezīme. Nedaudz uz tablo nebija pareizi uzlikts, bet tā kā tagad tikai tiek nosūtīta uz soda metienu
līnijas Škeroviča. Plus 5 viņas komandai, 43 sekundes. 42,9, būsim precīzi. Škeroviča ir precīzi savā soda metienā. 12 punkti viņai šodien, 5 izcīnītas bumbas, 6 rezultīvas piespēles, laba spēle šai komandas vienai no līderiem un abi precīzi soda metieni. Pēdējo minūtes pārtraukumu šajā spēlē izmanto, šajā pamatlaikā izmanto Smoky Minsk. Komandas galvenais treneris, viņam jāatspēlē šobrīd viņam un viņa padotajām 7 punkti 42,9 sekundēs. Nebūtu neviegls uzdevums. Jātrāpa ātras tālmetiens, tad ir 4 punkti. Arī tad vēl nepietiek vairs ar vienu atlikušo uzbrukumu, tad jāpārkāpj noteikumi, jācer varbūt, ka kāds vai abi divi labākajā gadījumā šie soda metieni lido grobu zem seceni, tad atkal pašām jātrāpa tālmetiens un atkal jāpārkāpj noteikumi, tā kā diezgan sarežģītā situācijā šobrīd ir Smoky Minsk, bet, kā jau mēs visi labi zinām, šajā pasaulē nav nekā neiespējama, un tieši šajā brīdī Smoky komandas galvenajiem trenerim tas būtu jāatkārto arī savām spēlētājām šī vecā patiesībā. Smoky Minsk uzbrukums izvēlās izpildīt 2 punktu metienu Kaķerina Urbanoviča. Ir viņa precīzi, samazina līdz 5 punktiem 4 sekundžu laikā pretiniešu pārsvaru un jau minūtes pārtraukums Gdiņas komandas galvenajai trenerei. Uzbrukums jāiesāk būs savā uzbrukuma zonā. Kā nebūs bumba jāpārvada pār laukumu centru, domājams, ka Smoky pārkāps noteikumus atkal ātri. Cerot uz pretiniešu kļūdām no soda metiena līnijas. Ja jāpārkāpj noteikumi, tad, protams, to nevajadzētu darīt pret šobrīd laukumā esošo Šīlcu, kurai ļoti labs soda metiena procents šajā spēlē. 11 no 12, jeb 92% no laukumā esošajām, varbūt pret Perisa Džonsoni, kurai tikai puse šodien ir bijusi precīzi no 6 izpildītajiem. Arī Suknarovskai 1 no 2 ir bijis precīzi. Tatjana Trojina nav izpildījuši šodien soda metienus, bet domājams, ka Gdiņas komanda uzbrukums mailē virzīs tieši Ešliju Šīlcu, kurai šodien jau minēju. Precīzi ir bijuši 11 no 12 soda metieniem, vienīgi 2 izpildītie tālmetieni arī krituši grozā, un vienīgi 2 punktu metienos varbūt tik labi nav gājis, 5 no 14, bet viņas komanda ir vadībā šobrīd ar 5 punktiem, un viņa ir savas komandas izteikti līdere. Noteikumi tiek pārkāpti pret Škeroviču. Škerovičai šodien 2 soda metieni jau ir bijuši, abi 2 ir bijuši precīzi. Šobrīd atbildīgā brīdī šai spēlētājai jāmēģina savas komandas pārsvars atkal palielināt. Pirmais ir precīzs. Arī otrais krīt grozā, minūtes pārtraukumu vairs nav. Škerovičai 35 gadi šai Melnkalnes aizsardzēji, ļoti pieredzējuši spēlētāji un arī ļoti atbildīgā brīdī trāpa 2 soda metienus. Tālmetiens Minskas komandai, tas nav precīzs. Kaķerina Urbanoviča nav precīzs un jau pati Urbanoviča pārkāp noteikumus pret Šīlcu. Šis tālmetiens būtu kritis grozā. Tāds mierinājums varbūt Minskas komandai būtu bijis vairs tikai 20 sekundes, tad rezultāta starpība būtu bijusi tikai 4 punkti. Jebkurā gadījumā joprojām pārsvars pretiniecēm, bet tas varbūt būtu bijis labs sākums, lai tomēr novestu šo spēli līdz pagarinājumam. Tomēr Šīlts augstusinīgi realizēja savus soda metienus. Šodien 12 no 13 precīzi, vēl viens rezervē. No 13 soda metienu no 14 bijuši precīzi
9 punkti viņai, 7 atlēkušās bumbas, 7 rezultīvas piespēles, un Šilca šodien paflirtē ar triple-double, kā mīl teikt mans sieviešu basketbola kolēģis Māris Noviks, un līdz galam spēlēs Mīnskas komanda, acīm redzot, vairs neuzbruks. Rezultātu starpībai nav nekādas šodien nozīmes. Uzvarētājs tiek finālā, kur pretī būs vai nu TTT Rīga vai Astanas Tigers, bet spēlē par 3. vietu. Šo abu komandu zaudētājas cīnīsies rītā pretī Mīnskas komandai no Smoki. Apsveicam Gdiņas komandu un Polijas lielo līdzjutēju skaitu tribīnēs ar iekļūšanu finālā. Fināls tātad rīt 3:00 arī Sportcentrs.com tiešraidē. Mazā spēle par, mazais fināls, jeb spēle par 3. vietu 12:30, bet cienījamie skatītāji, uz brītiņu es no jums atvedos. Arturs Portnovs bija kopā ar jums. Aicinu noskatīties arī spēles labākos momentus, jeb highlightus, un tad jau tiekamies pēc kāda brītiņa, pēc 55 minūtēm, otrā pusfināla spēle Austrum Eiropas sieviešu basketbola līgā starp TTT Rīga Latvija un Astanas Tigers Kazahstānas komandām. Paldies un tiekamies pavisam drīz! Man priekšā ir tāls ceļš, aizrautības un sajūsmas pilns. Pat ja tas nes pārbaudījumus, es nogādāšu jūs stadionā droši. Es esmu Continental Riepa, oficiālais UEFA Euro 2016 sponsors. Ģimenes uzņēmums Užavas alus jau vairāk nekā 20 gadus pazīstams kā mūsdienīga alus darītava, kas iet līdzi laikam un kas alus brūvēšanā izmanto jaunākās ražošanas tehnoloģijas. Užavas alus darītavas misija gadu gaitā palikusi nemainīga – ražot kvalitatīvu alu, kas gatavots tikai no dabīgām un klasiskām izejvielām. Nepalaid garām! 30. aprīlī un 1. maijā ķegumā pasaules čempionāta Latvijas posms motokrosā. Pauls Jonas un citi Latvijas labākie pret pasaules motokrosa zvaigznēm. Tev tur noteikti jābūt. Cikāk mxgplatvia.com, biļetes biļešu servises LV atbalsta Latvijas izglītības un zinātnes ministrija. Mans tētis māk pārveidot lietas tam pat nepieskaroties. Goda vārds. Dažreiz pat gadās izglābt kādas princeses dzīvību. Pilnīgi jaunais Kia Sportage. Bagātīgi aprīkots viedais auto. Radīts, lai apbrīnotu.